Ir 9 no rīta, laiks celties, taču jelgavnieks Ivars Galiņš vēl vārtās pa gultu. Viņš ir apņēmies pierādīt savai draudzenei, ka blakus gultās nav nevienas meitenes, tātad nav pamata nekādām aizdomām. Sante man draudzene. Viņa bija nobežījusies, ka es guļu starp meitenēm un nekā tur. Tikai es tam... Tātad, es guļu šeit, blakus man guļ Mareks, tas čelis ar tiem foršajiem matiem lielajiem. Un šitien te guļ blakus Saipā. Tā kā es nekādā gadījumā neguļu starp meitenēm. Un viss kārtībā, nav ko uztraukties. Bet varbūt būtu labāk, ja tu gulētu starp meitenēm. Nu, es domāju, ka diez vai tas būtu labāk. Man te patās ļoti ērti ir un viss kārtībā. No meitenes protams? Jā, pa bišķim. Ei, Golī, kā viņu sauc? Santa viņu sauc. Santa? Santa. Santa, neuztraucies. Kārtībā. Patīk, ka Ivars ir labs puika. Ivars ir vispār perfekts puisis. Tas ir normāli, lai jau paskaidro. Meitenei pēc tam būs prāts mierīgāks. Bet viņa teica, ka viņa nav greizsirdīga, bet, ja gadījumā viņa... Nav greizsirdīga, bet tā varētu pasaka, Es nevienmēr saku, ka esmu greizsirdīga. Višķiņa sāk, ka tu, piemēram, Nu, lūk, šī problēma tagad ir atrisināta. Tikai viss kārtībā. Man atsūtīja, ka dāvana viņu. Ja man kāds pateiktu, ka manējais ir ļoti greizsirdīgs, es arī varbūt parādītu, tur būtu tas un tas, bet, nu, viņš neko tādu nav teicis. Nebūtu galīgi nekāda pamata. Man te rādīt, kur tur es guļu un kas man guļ blakus. Es nezinu, ko viņš, protams, domāja, kad Nikolais man blakus gulēs. Bet, nu, es teicu, ka nav pamats nekādām greizsirdībām. Es atceros, manas puisis piedalījās skaistuma konkursā. Vai es aptīšos, es tam iedošu. Strieku ķēri, ka tur bija kaut kas jāapķer kaut kādā diezgan... Es neaizgriezu. Ivar, Jā. vai tu arī esi greizsirdīgs? Nu, es vispār dažreiz mēdz būt, jā, protams, bet, nu, pa tādiem sīkumiem jau necenšos liekt greizsirdoties un dosmoties un lieka lauzīt prātu. Un tu zini, ko tava draudzene dara, kamēr tu esi šeit ārkārtas akadēmijā? Nu, kā es varu zināt, ja man neviens neko nestāsta? Es jau nezinu neko. Es viņai uzticos. Es domāju, ka viss kārtībā.